Sveicināti pirmajā uzdevumā. Nu, tad ķeramies klāt. You have access to multiple clusters from your main terminal through kubectl context. Write all those context names into. Un nospiežot virsū var nokopēt. Tātad jau ir ielādēti dažādi konteksti. Paskatīsimies. Kontekstiem mēs piekļūstam caur config, un, lai ieraudzītu visus kontekstus, get context. Jā, un teikts ierakstīt visus nosaukums šajā te failā. Tātad tikai nosaukums, kas ir zem name, kam izmantosim parametru out. Tātad paskatīsimies, kas notiek O un kolonas nosaukums name. Lieliski. Tagad atliek tikai šo te ierakstīt tajā failā. Pārbaudam rezultātu. Ar cat. Lieliski. Pirmā daļa done. Next, write a command to display the current context into sh failā. The command should use kubectl. Tātad tagadējo kontekstu šajā komanda, kas izved tagadējo kontekstu. Tagadējo kontekstu mēs varam izvadīt ar current context. Aha. Un mums tātad vajag failu, kurā ir šī te komanda iekšā. To mēs varētu panākt ar echo. Atceramies, ka priekš tādiem skriptiem labāk lietot pilno kubectl nosaukumu. Un tagad šo te saglabājam šajā te failā. Un pārbaudām, vai tas strādā. sh. Lieliski, tas darbojas. Trešā daļa. Finally, write a second command doing the same thing, but without the use of kubectl. Tātad kaut kādā veidā no failiem. Visi šīs sesijas faili vajadzētu glabāties home direktorijā. Ok, cube, cache, discovery, gan jau, ka te pats zem cube. Paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Te ir configs. Paskatīsimies, kas ir failā kubeconfig. Daudz visa kā mums vajag current kontekstu. Pamēģināsim grep un current. Aha, lūk ir. Atliek tikai tikt vaļā no šīs te daļas, ko varam izdarīt ar sed komandu. Tātad S, tālāk daļa, kuru meklēt. Un replaceot uz neko. Aha, lieliski. Tagad atliek šo te komandu ierakstīt failā copy paste. Un mēģinam palaist uzreiz. Lieliski, strādā. Gatavs. Dodamies pie nākamā uzdevuma.